īsais ievads. Mums ir tāda daļēji atvērusies prezentācija, bet tas nav svarīgākais. Tātad es gribētu to savu runu, lai kaut kā strukturētu, sadalīt četrās daļās. Pirmā daļa es gribētu tādu nedaudz, ļoti minimālu, teorētiski, metodoloģisku ievedu, par ko mēs vispār runājam, kas ir priekšstati un kā tos var pētīt, jo tas ir svarīgi, vai ne? Otrā daļa es gribētu nedaudz parunāt par holokaustu Latvijā un varbūt padalīties ar veidiem, kā es par to esmu runājis, jo es lasu lekcijas studentiem par to. Šad tad man ir iespēja arī ar skolēniem parunāt, bet tur jūs noteikti daudz vairāk zināsiet, kā un ko ar viņu runā, ar viņiem kā un kādā veidā ir iespējams sarunāties, kā tas ir efektīvāk. Tad trešā daļa varētu būt, tad mēģināsim saprast, kā tad tā, kas varētu būt realitāte, kas ir noticis šī traģēdija, kā cilvēki Latvijā to uztver, un kas varētu ceturtā daļa, kas varētu būt tie iemesli, kāpēc tā vai citādi. Bet tagad ir ļoti mūsdienīgi dažādas pieejas, kas iekļauj auditoriju, ietver auditoriju, tāpēc es jūs paspīdzināšu nedaudz, es gan jums mājas darbus nedošu. Ja es atceros, man pašam nepatika, bet atšķirībā no iepriekšējās grupas, bet es gribētu ar jums parunāties. Tātad, ja jums pavisam īsi ir jāatbild uz to jautājumu, kas īstenībā ir sarežģīts jautājums, ko es nosacīti esmu uzdevis lekcijas virsrakstā, Latvijas priekšstati par holokaustu. Kā jūs teiktu, Latvijas iedzīvotāji precīzāk būtu priekšstati par holokaustu? Vai jūs varat tā vienā teikumā atbildēt, ko jūs teiktu? Neuzņematies. Ļoti dažādi, ja? Vēl? Sarežģīti, vai ne? Jo vienmēr ir jautājums, ar ko tad mēs salīdzinām, vai ne? Man pirms 2016. gadā, pirms 6 gadiem bija iespēja būt Lielbritānijā vienā konferencē, kur viņi vienlaikus prezentēja milzīgu pētījumu par skolēnu zināšanām par Otro pasaules karu. Mums, starp citu, tāda iespēja nav. Mums tik visaptvarošu pētījumu nav bijis. Un es pie tā šodien atgriezīšos, mēģinam izvilināt kaut ko no tiem datiem, kas mums ir. Bet viņiem bija tiešām tāds valsts sponsorēts milzīgs pētījums, un kas interesanti, viņi, protams, bija šokēti par to, cik maz skolēni zina, un tas galvenais stāsts bija tāds, ka viņi atpazīst, varbūt kaut kādā sajūtu līmenī kaut kādus vārdus, bet ļoti bieži pietrūkst faktoloģisku zināšanu. Vienmēr sakot, neapmierināti. Visi cilvēki, kas runāja, bija neapmierināti. Un tad es sāku domāt, vai ir tāda iespēja, ka speciālists teiktu, super, vai ne? Jebkurā gadījumā, jebkurš speciālists vai vēstures, vai ne, ja viņam jautā par sabiedrību. Kā sabiedrība zina, mēs būsim diezgan skeptiski, vai ne? Un tad rodas jautājums, kur ir tas atskaites punkts, kad mēs teiksim, zināšanas ir lieliskas, vai ne? Šobrīd cilvēki ir lieliski, Latvijā zina vēsturi, vai ne? Gan jau, ka mēs vienmēr tā vai citādi tās problēmas varam sameklēt. Bet tātad par metodoloģiju. Priekšstati ļoti sarežģīti un vienmēr, vai ne, jūs jau jūtat, tas ir kaut kas subjektīvs, vai ne? Kā tagad, kurš to var izvērtēt? Bet temats ir bijis ļoti aktuāls, cilvēki ir ļoti daudz pētījuši pagātnes uzskatus un to veidošanos. Dažreiz tas ir saukts par priekšstatiem, dažreiz par atmiņām, citkārt vēl kā citādi. Bet doma ir vienkārši saprast, kā un vai cilvēki domā par pagātni. Uzdevums sarežģīts, tāpēc, ka cilvēku jau vispār ir ļoti grūti saprast. Ja mēs runājam par zinātni, tad cilvēkam ir tāda īpašība, ka mēs pašreflektējam visu laiku, jo, ne? Un tāpēc mums arī pētīt ir grūti. Bet labi, ķeramies klāt. Tad priekšstati. Mēs par jebko. Ja mēs gribam uzzināt par priekšstatiem, par sabiedrības priekšstatiem jebkādā jautājumā, šoreiz tas ir holokausts, kā mēs to varam uzzināt? Viens veids mēs noteikti varam jautāt. Kā lūdzu? Aptaujāt, jā. Tad, principā, ir divi tipiski veidi, kā mēs to varam noskaidrot. Protams, ka tur iespējas atšķiras. Tad viens ir jautāt cilvēkiem, un arī ļoti dažādi. Ja mēs to varam darīt, vistipiskāk vai visbiežāk, kā cilvēki to dara, tas ir aptaujas. Vai ne? Ik pa brīdim ir kaut kādas aptaujas, un šobrīd arī.
Es teikšu tā, ka, manuprāt, Latvijā šī metode, aptauju metode ir pārlietota. Mēs visur liekam tos procentus. Īstenībā pētniecībā pret to izturas ļoti kritiski. Ja? Arī veids, kā šos procentus interpretē, ir ļoti svarīgs, bet mums ir visur aptauja īstenībā. Mana kolēģe Olga Procevska nesen, kādu gadu atpakaļ varbūt par to rakstīja, tādu izvērstu rakstu. Tur ir daudz argumentu, ka īstenībā realitāte ir sarežģītāka nekā kaut kāds uzdots jautājums un procentu punkts, vai ne? Un tas pats ir šobrīd ar karu, vai ne? Jūs noteikti arī esat dzirdējuši par to aptauju, vai ne? Latviski runājoši, citātu runājoši. Tas īstenībā ir arī tādas manipulācijas, jo tādī citās valodās ģimenē runājošo, jūs redzētu, tur bija 45%, kas saka ne to, ne šito. Kā mēs varam zināt, ko tieši viņi domā? Vai ne? Tur tās interpretācijas ir ļoti lielas, bet tas tiek pārlietots. Bez šaubām mēs visur liekam, ja? Un tipiskā kritika šādām metodēm ir, ka cilvēkam, piemēram, jautāt, ko viņš domā par holokaustu. Vai vienalga, mēs uzdodam jautājumu, par kuru varbūt cilvēkam nav ko teikt, vai ne? Viņš nedomā par to jautājumu varbūt ikdienā, bet mēs radām kaut kādu realitāti ar šīm aptaujām. Tā nav slikta metode, ja? Tā var palīdzēt kaut kur saprast, iedot kontekstu un tam līdzīgi, bet to nedrīkst lietot kā vienīgo un izdarīt kaut kādus ārkārtīgi viennozīmīgus skaidrus secinājumus, kā tas, piemēram, notiek šobrīd. Ja? Tāpēc es iesāku ar to stāstu par karu, ka vajag būt ļoti uzmanīgiem, ka dabiski karā ir skaidras puses un viss kļūst vienveidīgs, bet mēs ļoti daudz ļaunumu paši sev tādā veidā varam nodarīt. Tas bija īsais ievads par socioloģiskajām aptaujām. Ja, tas ir viens veids cilvēkiem jautāt, un cilvēkiem jautāt var ļoti dažādi. Piemēram, tur uz galda stāv lieliska grāmata Zudusī kaimiņu būšana, kur cilvēki ir ilgi runājušies. Ja. Tā ir cita jautāšanas metode, bet tā mums tiek izmantota ļoti reti. Vai ne? Visbiežāk mums ir telefons zvans vai internets, un ko jūs domājat par karu Ukrainā? Jā, nē, ko tas cilvēks tobrīd domā atbildot? Ja. Tas ir milzīga interpretācija, un kāpēc viņš tā atbild. Ja, tā ir liela debate socioloģijā. Sena, vai ne? Un vienmēr zvaigznīte ir klāt, ka tos datus vajag ļoti, ļoti rūpīgi analizēt, pirms tā skaidri pateikt, kas tur varētu nākt ārā. Ja? Tātad par vienu mēs izrunājām, ja, metodi. Otra metode ir arī dažkārt lietota, un dažkārt tas viss liek. Otra metode ir skatīties, ko šī sabiedrība aiz sevis atstāja. Ja? Nevis individuāli nākt pie katra ar jautājumu, bet skatīties, ko tad sabiedrība saražo. Ja? Holokausta temats, ja mūs interesē, bet arī vispārīgi. Par latviešiem mēs varam teikt, ja? Parasti saka, ko citplanētietis par mums pateiktu. Ja? Tā tad dejo, dziedi, ja? Vienmēr sakot, kas ir tā kultūra. Un holokausta kultūra arī mēs šādi varam paraudzīties un mēģināt saprast, kādas grāmatas ir uzrakstītas, kādi muzeji mums ir, kā tie darbojas, kādas piemiņas dienas, vai ne? Tas kolektīvais līmenis, kurā mēs raugāmies uz, moderni angliski sakot, output. Ja? Ko output, kur latviski es nevaru, varbūt jūs varat labu tulkojumu. Ja? Ko saražo, ko sarada noteikta cilvēku grupa, ja? Nācija vai kā citādi. Labi, tas bija īsais ievads. Tātad mēģinājumi noskaidrot, bet tur ir ļoti lielas iespējas kļūdīties, ja? Tā metodoloģiski. Un arī tai kolektīvajā līmenī, ja, mēs varam izdarīt vienkāršotus secinājumus. Ļoti bieži sakot, ka dziedātāji, dejotāji tauta, vai ne? Tā es tagad vispārīgi, bet ja mēs raugāmies tuvāk, tad skaidrs, ka ne visi Latvijā dzied un dejo, vai ne? Ko arī vai deju kolektīvā, tas pats ar holokaustu, ja? vai jebkuru tematu, mēs varam teikt, reku filmas veido, bet jautājums skatās, neskatās, kā interpretē. Ja? Tāpēc tas, ko es gribu teikt, labāk ir uzmanīgi un tās metodes mēģināt likt kopā, un šodien es tā arī centīšos darīt. Ja? Tātad es parādīšu jums nedaudz socioloģiju, kas mums ir, kur ir uzdoti jautājumi Latvijas sabiedrībai par holokaustu un kā viņi ir atbildējuši. To jautājumu, kā jau es teicu, mums nav ļoti daudz bijis, ja? Mums nav tādu grandiozu aptauju. Bet šur un tur ir uzdoti, un tur arī kaut ko var redzēt ļoti uzmanīgi. Ja? Mēģināsim būt pret šiem datiem, kas tur ir iegūti, kā jau es teicu. Un otrs, parunāsim arī par dažām kolektīvām lietām. Es gribu īpaši parunāt par
par vārdiem, valodu, ko mēs lietojam. Ja? Jo tādā kolektīvajā skatījumā vēl viens svarīga lieta noteikti ir ne tikai muzeji, pieminekļi, ielu nosaukumi, vēstures stundas, bet galu galā arī valoda, kurā mēs runājam. Ja? Mēs dažreiz lietojam valodu, par kuras izcelsmi varbūt mums nav pilnīgas skaidrības, bet tā valoda ietver noteiktas nozīmes, un tāpēc pret to arī vajadzētu būt uzmanīgiem. Par to mēs mēģināsim parunāt. Es šobrīd dzīvoju Koknesē jau diezgan sen. Tas ir galvenais, gandrīz vai ko es jums gribēju pateikt. Un tad, kad es runāju ar skolēniem, šis starp citu ir no prezentācijas. Es tikko biju skolā pie skolēniem. Bija interesanti, bet arī tas ir interesanti, ja sanāk reti atnākt, es pieņemu. Ilgākā laika periodā varbūt es tik ideālistiski to neskatītos, bet mēs ļoti jauki parunājāmies. Un es viņiem, runājot par holokaustu, noteikti gribēju uzreiz parādīt, ka mēs runājam par šeieni. Ja? Tātad tā ir neliela grāmatiņa, Olgas Bundzenieces rakstīta. Olga Bundzeniece nedzīvoja Koknesē, bet brauc atpūsties. Un viņi ir uzrakstījuši šādu mazu 200-250 lapu grāmatu par to, kā viņai tur klājās. Un tur ir nedaudz arī par ebrejiem, par starpkaru ebrejiem. Ja, tātad es mēģināšu ātri nolasīt priekšā. Viņpus dzelzceļa sliedēm, Bebru šosejas malās, Īmaņa Kovnata koloniālu preču tirgotava. Īpašnieka vārdu, tāpat kā toreiz nesaprotamo nosaukumu koloniāla preces esmu iegaumējis uz visiem laikiem, jo tā lieliem burtiem stāvēja rakstīts uz divstāvu ķieģeļu ēkas fasādes. Šai veikalā oda pēc petrolejas, sālītām siļķēm un ziepēm, kakti piekrauti lopu ķēdēm, leikannām, spaiņiem un citiem metāla izstrādājumiem. Šeit iegriezos vienīgi tāpēc, lai paskatītos uz Kovnatu smalkajām mazulītēm, kuras arī tur pagrozījās zilacainas rudiem sprogainiem matiem. Ita un aicītes, maidīgas, laipnas, tāpat kā viņu vecāki. Ebreji Kovnati runāja skaidrā latviešu valodā. Tāpat arī sirmais provizors savā drogu veikalā otrpus šosejas. Uzvārdā liekas Vulfsons. Koknesieši viņu sauca par Žīdiņu. Pie Žīdiņa gāju labprāt. Viņš pacienāja mani ar iesala karamelēm vai deva palaizīt mežroža sīrupu. Reiz uzdāvināja eikaliptu dražējas skārda kārbiņā. Uz vākas kursteņslauķa bilde un uzraksts Rīklis kursteņslauķis. Tāda dzīves ainiņa, kas bērniem, mēs arī parunājām jauniešiem, cerams, ka uzbur kaut kādas emocijas. Mēs arī parunājām par tām Kokneses vietām, kuras viņi ļoti labi zina, bet par kurām ir runa. Tad runa ir par ebreju pasauli, kāda tā bija starpkaru periodā, arī par mūsu visu pasauli, kura lielā mērā holokaustā tika iznīcināta. Ja? Tātad, ebreji tiek pieminēti 2 reizes šai darbā, otrs ir citātiņš nedaudz tālāk. Koknesē ciematā daudz kas izmainījies. Karā sagrautās dzelzceļa stacijas vietā uzcelta jauna. Atvērti jauni veikali, no maniem bērnības laika bodniekiem nav nevēsts. Kovnatu ģimene nošauta, tāpat drogu veikala Žīdiņš. Tātad, manuprāt, ļoti tipisks stāsts. Šādu stāstu varētu uzrakstīt par ļoti daudzām vietām Latvijā. Vai ne? Un tas ir viens būtisks jautājums priekšstatos. Man šķiet, laikam es varu teikt, ka tā bija, jo tā es rakstīju disertācijā, un to disertāciju atzina par labu esam. Ja? Ka 90. gados, tad, kad tas temats sāka ienākt no Rietuma Eiropas, man šķiet, ka mēs šeit Latvijā daudz vairāk dzirdējām par holokaustu kā starptautisku notikumu. Par Hitleru, par Aušvicu, par Annu Franku galu galā, ja, par Šindleru. Un tikai pēc tam mēs sākām iepazīt, ka te ir Žanis Lipke, vai ne, Šindlera ekvivalents nosacīts, ka mums ir savs glābējs. Ka mums arī ir meitenes, kas rakstīja dienas grāmatas, vai nepateicoties muzeja izdotajiem. Bet jūs saprotat, tas notiek šobrīd ir 2022. gads, vai ne?
Tas notiek diezgan lēnām, vai ne? Tā tad ir pagājis kopš notikuma no 80 gadi, vai ne? Un kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas vairāk kā 30 gadi. Un mēs lēnām nonākam pie tekstiem, pie informācijas, bet tas notiek diezgan lēnu, vai ne? Vēl bez šīm meiteņu dienas grāmatām, kas ir izdotas, ir tāda Frīda Mihelsone, ko jūs iespējams būsiet dzirdējuši, kas izdzīvoja Rumbulā, neticami, viena no 3 cilvēkiem, kas paglābās un pēc tam arī vēl pārdzīvoja karu. Pakrita, izlikās par mirušu, sameta virsū mantas un neticams stāsts, aizkustinošs, bet būtiski, ka latviski šis stāsts tika pierakstīts pēc kara padomju gados, ka tas bija ļoti sarežģīti, vai ne, un varēja draudēt ar represijām, un samizdatā tā pieraksti tikai ceļoja, oficiāli nebija publicēts. Un pēc tam tika tulkots angliski, tad sarakstīts, man liekas, krieviski vispirms, vai jidišā, krieviski, es domāju. Bet būtiskais ir, ka latviešu valodā šis teksts parādās tikai 2015. gadā. Ja? Tad es domāju, brīnišķīga vēstures liecība, protams, arī traģiska, bet ļoti ilgs laiks ir pagājis, lai vispār šie teksti būtu pieejami tādam ikdienas lasītājiem. Bet stāsts ir par to, ka šie teksti ir, un mums ir sava vēsture, un es domāju, ka mēs to iepazīsim. Mēs dzīvojam šobrīd ļoti interesantā laikā, kad informācija mainās, paaudzes mainās, mēs arī parunāsim par socioloģiskajiem datiem. Paaudzes, kas saucas formatīvais periods, kad mēs veidojamies kā personības, katra nākamā paudze bez šaubām dzīvo citos apstākļos, citā informācijas telpā, un mēs redzam izmaiņas. Mēs redzam izmaiņas gan viedokļos, kas parādās, aptaujās, mēs redzam, ka jaunākie cilvēki domā nedaudz citādi par holokaustu, atpazīst to labāk. Un mēs redzam noteikti izmaiņas arī tādā kolektīvajā līmenī. Ja 90. gados vai 2000. gadu sākumā tas bija izņēmums, tad šobrīd es gribētu teikt, ka latviski ir bagātīga literatūra par holokaustu, tieši holokaustu izdzīvojušo literatūru. Es ātrumā no galvas saukšu, tāpēc varbūt neizdošanas secībā vai kā citādi, bet bez manis minētās Frīdas Mihelsones ir Valentīnas Freimanes atmiņas, par ko bija lielas diskusijas, vai ne, un tāda uztvere auditorijā. Aleksandrs Bergmanis ir uzrakstījis ļoti interesantas atmiņas. Elmāram Rivošam ir brīnišķīgas atmiņas. Maks Kaufmans ir uzrakstījis atmiņas uzreiz pēc kara un pavisam nesen arī izdotas latviski. Tātad šī literatūra ir. Un braucot uz šejieni, es domāju par to, kā to visu aptvert. Un man gribējās teikt, ka lasošs cilvēks šobrīd Latvijā par holokaustu zina diezgan labi. Jo mums ir ko lasīt, vai ne? Mums ir, pat ja cilvēks specifiski neinteresējas, viņš noteikti būs dzirdējis par Valentīnas Freimanes atmiņām, vai ne? Vai iespējams pat lasījis, vai vēl kādus kultūras darbus. Mums ir pirmās filmas un tam līdzīgi, ja? Bet tas temats vēl nav nonācis, lai tas būtu pieejams ļoti plašai sabiedrībai. Ja? Tas palēnām notiek, pavisam nesen, starp citu, pagājušajā nedēļā bija Latvijas televīzijā brīnišķīgs raidījums par ebreju glābšanu Baltinavā. Pirms kāda laika, gadiem 3, bija arī brīnišķīgs raidījums, Mārtiņa Ķibilda raidījums par ebrejiem Valdemāra pilī, man šķiet. Ja? Tātad, bet tie ir pagaidām skaitāmi gadījumi, un es domāju, tas process notiek un process ir aizsācies. Respektīvi, šāda citātiņa vietā, ja, par to, kas notika Koknesē, mēs tikpat labi varam skatīties raidījumu par Valdemāra pili vai raidījumu par Baltinavu. To vietu ir ļoti,
ļoti daudz Latvijā. Tad projektā Memotūrs, no kura mēs šeit esam 2 dalībnieki, mēs braukājam pa vietām un centāmies arī uzzīmēt karti. Tad mēs mēģinājām apkopot un saskaitīt visas vietas šobrīd, piemiņas vietas mūsu galvenā interese bija. Un varbūt neskatīsimies tur ļoti detalizēti, bet tas, ko es gribu parādīt, ka piemiņas vietas ir tur, kur notika holokausts. Ja? Tātad, respektīvi, piemiņas vietas ir praktiski pa visu Latviju. Ja? Jūs redzat vietām vairāk, vietām mazāk. Jums, kā vēsturniekiem, noteikti būs interesanti, jūs to arī zināt, ka šī karte ir vairāk atkarīga nevis no nogalināšanas gaitas, no šī genocīda gaitas, bet no tā, kur bija ebreju kopienas tobrīd. Ja, jo arī rakstot vienu rakstu ar kolēģi, mēs mēģinājām saprast, kāda bija izvēle ebrejiem. Tad, kad šeit uzbruka nacisti, ko viņi varēja domāt, kā viņi izvērtēja situāciju. Un mēģinājām arī aprēķināt tā pēdiņās, cik nāvējoša šī izvēle bija. Un tie aprēķini bija tādi, ka Latvijas teritorijā palika ap 70 000 ebreju, tad, kad nacisti principā 2 nedēļu laikā Latvijas teritoriju okupēja. No šiem 70 000 tad viens ļoti daudz tas ir. Ja? Dažreiz ir grūti par šiem skaitļiem runāt, lai tie tiešām būtu saprotami. Ja? Bet es arī skolēniem teicu, vai viņi var nosaukt man šobrīd Latvijas pilsētu, kur ir vairāk par 70 000. Ja? Bez Rīgas mums ir jādomā, jo Daugavpilī varbūt ir šobrīd 70, varbūt vairs nav. Ja? Iespējams, ka nav. Ja? Tad iedomājieties, šāda izmēra pilsēta tiek iznīcināta. Visi tās iedzīvotāji tiek nošauti. Protams, tieši tā tas nenotika, jo ebreju kopiena bija izkaisīta pa visu Latviju. Bet atgriežoties pie kartes, tad tās vietas, ko mēs tur atzīmējām, ir saistītas nevis ar šo nogalināšanas gaitu. Tad tas, ko es nepateicu, no 70 000 izdzīvoja nedaudz vairāk par 1%. Ja? Mēs dažreiz politiski iemeslu dēļ, runājot par Latvijas priekšstatiem, esam pārlietojuši genocīda jēdzienu. Mēs dažreiz lietojam tur, kur to nevajag lietot, jāsaka atklāti. Ja? Jo, ja mēs runājam par genocīdu, tad te ir viens piemērs. Ja? Tātad izdzīvo 1%. Visi mērķtiecīgi tiek nogalināti. Ja? Tad, kad mēs politisku iemeslu dēļ citur kabinām klāt, manuprāt, tas nav labākais, ko darīt. Ja? 98. gadā Latvijas Republikas Saeima, to var saprast pēc okupācijas, ja? Mēģināja nosodīt padomju režīmu, bet ļoti bieži tas ir noticis salīdzinoties ar holokaustu. 96. gadā Saeima pieņēma tādu, dīvainu deklarāciju, vēsturiski skatoties, kur nacistu okupācijas noziegumi tiek nodēvēti par represijām un padomi par genocīdu. Politiski mēs varam saukt dažādi, bet ja mēs esam vēsturnieki un drusku draudzējamies ar skaitļiem un tā, ja, ar to nevajadzētu ar šādām manipulācijām aizrauties. Te ir genocīds. Ja, tas ir genocīds. Tātad no 70 000 izdzīvo nedaudz vairāk par 1000. Nedaudz vairāk par 1% brīnumainā kārtā apstākļu sakritībām, līdzīgi kā Frīda Mihelsona, neskaitāmas reizes izglābjoties no nāves pārdzīvot to laiku. Ja? Tātad, tas ir genocīds, kur mērķtiecīgi tiek slepkavoti cilvēki. Bet tātad slepkavoti tika visur, bet jūs redzat ļoti būtisku atšķirību. Un tas ir principā Krievijas impērijas mantojums, ja, jo Krievijas impērija noteica atšķirīgu politiku pret ebrejiem. Vēl 19. gadsimtā tad Kurzemē apmesties bija aizliegts, ja, Kurzemes guberņā tolaik, atvainojos, Vidzemes guberņā bija aizliegts. Ja. Kurzemes bija atļauts specifiski tur tiem, kas bija dzīvojuši, man šķiet no 1826. gada vai kaut kā tā, ja, vēl 19. gadsimta beigās. Un Latgale bija tas apmešanās josla, ja, kas iestiepās gan Baltkrievijas, gan Ukrainas teritorijā, un arī Latgales teritorija, kur ebreji varēja apmesties. Tāpēc mums ir tādi interesanti miestiņi, ko tā arī sauca, tieši saulē es trāpīju ebreju miestiņiem, kas bija šeit pa tām robežām, kur ebreji varēja dzīvot un doties iekšā. Ja, piemēram, Varakļānos bija
vēl 19. gadsimta beigās 66% ebreju Preļļos, 51% tieši pirms Otrā pasaules kara Gostiņi bija izteikti ebrejisks ciems. Ja, tātad bagātīga vēsture, līdzīgi kā tā, ko es iezīmēju stāstā par Koknesi. Ja, tātad Koknesē, protams, nebija vairākums, bet būtiska sadzīves daļa, kas dzīves kultūras daļa, kas piedzīvoja traģisku galu Otrā pasaules kara laikā. Tātad, atgriežoties pie jautājuma, nedaudz es gribu, jo ne tikai par priekšstatiem, lai mēs runātu, bet par ko tad ir tie priekšstati, ja? Kas ir fakti. Tie ir brīžiem grūti aptverami skaitļi. Vai ne? Mēs runājam par tūkstošiem cilvēku, kas tiek noslapkavoti. Kas vēl par holokaustu Latvijā? Es uzdevu to jautājumu, ko ebreji varēja zināt. Un tobrīd, kad nacisti uzbruka. Un kas ir būtiski, ka tas skatījums visdrīzāk atšķīrās. Noteikti atšķīrās no tā, kā mēs uz to raugāmies šobrīd. Jo holokausts kā masu iznīcināšana sistemātiska tobrīd nebija sākusies. Īstenībā tādā vēsturiskā perspektīvā mūsu reģionam ir ļoti liela nozīme. Jo pēc tam, kad nacisti uzbruka Padomju Savienībai, aizsākas sistemātiska ebreju slepkavošana. Tātad, atbildot uz manu jautājumu, ebreji Latvijā tobrīd īsti nevarēja zināt, kas viņus sagaida. Skaidrs, ka viņi neko labu nevarēja domāt, jo atkal mēs varam lietas definēt dažādi. Ja holokaustam laika rāmī ir arī plašāka definīcija. Ja? Daudzi saka, ka atskaiti vajadzētu sākt no 33. gada, kad ebreji tiek pasludināti principā ārpus likuma Vācijā. Vai ne? Ir represijas, ir koncentrācijas nometnes. Pēc Otrā pasaules kara sākuma 39. gadā ir milzīgie geto Polijas teritorijā. Bet mērķtiecīgi, sistemātiski ebrejus vēl neslepkavo. Un tad, kad nacisti uzbrūk šeit, tobrīd padomju kontrolētajām teritorijām, mums aizsākas masu slepkavošana. Ja, tātad globālā kontekstā tas tiek dēvēts par ložu holokaustu. Ja, tātad savā antisemītiskajā loģikā nacisti tobrīd ir nonākuši tik tālu, ka viņi izdomā masveidā nogalināt, nošaujot Bedru malā. Bedru malās, okupētajās teritorijās sagūstītos ebrejus. Tā tas notiek Latvijā. Ja? Tātad, principā, 2 mēnešu laikā, jūlijā, augustā tiek nogalināti visi ebreji provincē, mazajās pilsētās, un septembrī dzīvi ebreji ir tikai 3 lielākajās Latvijas pilsētās, tātad, secībā tad jau Rīga, Daugavpils, Liepāja, kur tiek izveidoti geto. Šie geto tiek arī iznīcināti, atgriežoties pie kartes, iznīcināti. Ja, tātad visi šie punktiņi, kur ir šobrīd piemiņas vietas, visur tur slepkavības notiek jūlijā, augustā 41. gadā. Visur mazākās, lielākās grupās ebreji tiek vesti pie bedrēm un nogalināti. Vēl Koknesē man izdevās pastāstīt, man šķiet tas palīdz, es nezinu, to mums ir grūti pārbaudīt, bet es ceru, ka palīdz piemēri, vietējie piemēri, dzīvi piemēri, īsti piemēri. Koknesē, piemēram, man izdevās parunāties ar vienu cilvēku, kurš ir redzējis, kā noslapkavo ebreju ģimeni. Tēvu, māti un man tagad bail kļūdīties aptuveni 12-gadīgu meitenīti vai puisīti, es īsti neatceros. Ja? Tātad, un tas liecinieks šobrīd 90 gadus vecs stāstīja, ka atnāca, atveda, izraka bedri, nogalināja. Ja? Tātad šādā veidā lielākās, mazākās, un notika tas vēlāk, notika mazā grupā, tikai ģimenīti, tāpēc, ka viņi bija slēpušies ārpus Kokneses, bija sākumā nepamanīti nedaudz vēlāk. Ja? Šādā veidā 2 mēnešu laikā, jūlijā, augustā, visi, kuri ir ebreji, visi, kurus var noķert, tiek nogalināti. Ja? To paredz nacistu politika tobrīd. Atgriežoties pie holokausta ar lodēm,
tātad šis periods ir salīdzinoši īss. Ja? Tātad nacisti sākumā diskriminējuši, pēc tam plānojuši vest uz Madagaskaru, sākot no 37. gada, vai ne? Ir ideja, visus izsūtīsim no Eiropas. Atsakās tikai tāpēc, ka praktiski neiespējami, vai ne? Jūs to brīdi Eiropā ir 11 miljoni ebreju. Nu kā viņus, vai ne? Kā tur saorganizēt? No plāna atsakās. Un tad nākamais plāns ir sākt nogalināt. Milzu bedrēs, ja, tātad Babiņjarā nogalina 33 000, Rumbulā 25 000. Ja, tad tās ir tās lielās slepkavības, kas seko rudenī tiem 2 mēnešiem, kur mazās grupās visi ir arestētie, nogalināti. Ne tikai Latvijas, protams, visās, bet mēs par Latviju šobrīd runājam, visās teritorijās. Un ap to laiku, ap 41. gada nogali, 42. gada sākumu, nacisti saprot, ka tas ārkārtīgi neefektīvi. Atkal viņi neko labu nevēl upuriem, bet viņi domā par sevi. Ja? Tātad viņi redz, ka tas ir demoralizējoši, ka tas ir sarežģīti. Galu galā katram upurim ir vajadzīga lode. Ja? Tātad iedomājieties, cik daudz ložu. Ja? Vienkārši ārprātīgs noziegums, vai ne, lai aptvertu, ka problēma varētu būt tāda, ka ložu vajag par daudz, vai ne. Tā slepkavošana notika dažviet šāva ar 1 šāvienu, nogalināja cilvēku, citreiz ar 2. Ja? Tātad, lai nogalinātu visus ebrejus, kas dzīvo to brīdi Eiropā, vajag miljoniem ložu, vai ne, sarežģīti. Plus cilvēki psiholoģiski smagi to uztver, viņiem nabagiem jānogalina, pēc tam jādzer, pēc tam jāatgūstas un tā tālāk. Nacisti izlēma viņu prāt procesu efektivizēt un 42. gada beigās uzbūvēja nāves rūpnīcas principā Polijas teritorijā. Aušvica ir zināmākā, bet viena no 6 vēl ir Maidaneka, Belzeca, Sobibora, Treblinka un Helmno. Ja, tātad nāves centri, kas principā ir paredzēti tikai, lai slepkavotu cilvēkus. Ja? Tātad, runājot par priekšstatiem, te es tādu provokatīvu tēzi tagad izteikšu pēc visa šī skarbā ievada, ka dažreiz jau nav nemaz tik viegli saprast, kas ir labi vai slikti. Un šobrīd mēs runājam par vakcinēšanos. Ja? Pirms bija sācies karš, tas bija tas aktuālākais temats. Mums tās naidīgas attiecības jau bija. Bet es tomēr, un man ir certifikāts tikai tāpēc, es tiku iekšā, ja? Nepārprotiet mani. Es neesmu antivakseris, nemēģinu propagandēt. Bet cilvēkam var būt grūti saprast, vai pote plecā ir labi vai slikti. Tā, vai ne? Velns viņu zina. Bet cilvēkam vajadzētu diezgan droši saprast, ka nogalināt cilvēkus ir slikti. Vai ne? Pie tam daudz, ja mēs runājam par ļaunumiem un tam līdzīgi. Ja, tad, kad mēs runājam par sabiedrības priekšstatiem, es domāju, ka tādam notikumam kā holokaustam vajadzētu būt bezieruna nosodījumam. Vienalga, vai mēs to jautājam aptaujā vai kā citādi. Ja, tur nevajadzētu cilvēkam nemaz sākt muldēt. Vajadzētu skaidri saprast, ka tas ir slikti. Vai ne? Tad, kad mirs daudzi cilvēki, acīm redzot, tas ir slikti. Tam vajadzētu būt pirmajai skaidrībai. Vai ne? Tā, vispārīgi skatoties uz pasauli. Ja mēs runājam par kādiem ideoloģiskiem jautājumiem un cilvēki vēl nemirst, iespējams, ka mēs varam pastrīdēties par to jautājumu. Īpaši, ja mēs runājam par, protams, par civiliedzīvotāju upuriem. Tā. Te ir dažas bildes, es esmu salicis no piemiņas vietām Latvijā, turpinot to pašu tematu par daudzajām kapu kopām. Tur labajā apakšējā stūrītī ir Rumbula piemiņas pasākums, apakšā pa kreisi ir piemineklis Madonā, Smeceres silā, tur kreisajā pusītē augstāk ir Bauskā, Likverternu silā, un augšā pa labi tā ir vieta Gostiņos, kur vecajā ebreju kapsētā, ļoti estētiski skaistā kapsētā, 41. gada rudenī tika nogalināti tie ebreju pusauģi, kas biedoti zemniekiem palīgos. Ja, tātad tie nodzīvoja ilgāk, viņus savāca vēlāk,
un grupa pētnieku šo vietu atrada kapu, man šķiet, ap 2010. gadu Gostiņu mežā. Ja? Tad šādas vietas ir ļoti daudzas Latvijā, ja? Tad, kā mēs redzējām kartē, ar dažādu pārklājumu, respektīvi vietām to ir mazāk, vietām vairāk, atkarībā no tā, kur ebreji pirms Otrā pasaules kara Latvijā dzīvoja. Un te es laika gaitā esmu savācis dažus cilvēkus, ko mēs gan jau sauktu par intelektuāļiem, kas ir izteikušies par to tematu. Ja tā kā es to pētu, tad tikko kāds saka kaut ko par holokaustu, ja, es zinu, ka man būs jānāk pie skolotājiem runāt par to, kādi Latvijas sabiedrībai ir priekšstati, ja, un ja kāds cits par to kaut ko saka, es domāju, atcerēšos un būs man lekcija. Tā kā es esmu apkopojis un saka jau ļoti līdzīgas lietas īstenībā. Valdis Lumans, kas ir vēsturnieks emigrācijas, ja, tātad saka, ka nacionālās identitātes perspektīva neparedz atmiņas par ebreju likteni un jo īpaši latviešu lomu tajā. Jo vienīgi Otrā pasaules kara upuri šajā stāstā ir latvieši. Edvards Liniņš, kurš ir žurnālists Latvijas radio, ir teicis, ka mēs esam tendēti holokaustu Latvijā uztvert kā kaut ko, kas uz mums neattiecas. Sanita Upleja, arī žurnāliste, ir teikusi, ka it kā mēs zinām, ka bija arī holokausts Latvijā, bet tomēr skatāmies uz to kaut kā atsvešināti. Ebreji tika iznīcināti, bet mums ar to īsti nav nekāda sakara. Ilmārs Lastovskis, žurnālists un politiķis, ir teicis, ka jautājis, vai latvieši spēja pieņemt Freimani un Andersu, ja Edvards Anders ir vēl viena ļoti skaista grāmata, atmiņu grāmata, ko es nepieminēju, memoāri holokausta. Cilvēkus ar pasaules redzējumu kā savējos, kā latviešus. Atis Klimovičs, arī žurnālists, šobrīd ir Ukrainā un ilgus gadus ir rakstījis no Ukrainas, raksta, ka līdz īstai izpratnei par šajā noziegumā iesaistīto dažādos līmeņos personu skaitu esam tālu. Un visbeidzot, Mārtiņš Kaprāns, mans kolēģis, pētnieks, raksta, ka holokausta upuru piemiņa Latvijā līdz šim tik tiešām vairāk ir atgādinājusi vienas atsevišķas ģimenes bēdas, nevis solidāru izpratni par holokaustu kā par mūsu tautas traģēdiju. Uzreiz jāsaka, ka šie visi izteikumi ir diezgan seni. Ja, tad es teikšu, ka neviens nav pēdējos 5 gados tapis. Un tas, ko es gribēju teikt, ka arī situācija man šķiet mainās. Mēs šobrīd piedzīvojam vairāk informācijas, vairāk diskusiju. Kā visur tās diskusijas dažreiz ir nepatīkamas, bet gribētos teikt, ka attīstība notiek. Es domāju, ka, ja mēs runājam vēlreiz par lasošiem cilvēkiem, ar ko es domāju tos cilvēkus, kas lasa grāmatas, bet to nav ļoti daudz, man tā šķiet, tad viņiem ir labs priekšstats par holokaustu. Ja? Jo grāmatu jau ir pietiekami. Pietiekami es nevaru teikt, bet grāmatas ir. Ja cilvēks grib izlasīt par holokaustu Latvijā, viņš var atrast 1, 2, 3, atkarībā no savām interesēm holokausta memoāru un palasīt, kas tas bija. Ja? Vai meitenes rakstītu, vai puiša, vai kā citādi. Ja? Tur ir izvēle. Lēnām sāk parādīties, mēs jau minējām tos piemērus, arī plašākai publikai domāts saturs, bet tā pagaidām ir salīdzinoši maz. Ja? Tātad tur mēs varbūt esam pašos aizsākumos. Te ir aptaujas. Tātad tas, ko es solīju, aptauja. Ap 2012. gadu jautāja, un es domāju, tur nav lielas izmaiņas. Ja tādā ziņā krasas izmaiņas šais 10 gados nav notikušas, bet respektīvi es paskaidrošu, jo tur dīvaini salikts, teikšu uzreiz. Dažādu svētku un atceres dienu neapmeklējuma rādītāji. Tad es neatceros, kāpēc, bet sanāca tā, ka tas jautājums bija noformulēts. Tad procenti ir, cik daudzi šo dienu neatzīmē, ne tā, ne citādi, ja? Lai jūs nemaldinātu. Un jūs redzat, ka 4. jūlijas ir pašā apakšā. Ja, tātad skaidrs, ka šos datus nevajadzētu pārspīlēt pašā apakšā. Jūs redzat, ka tās atšķirības ir diezgan nelielas. Ja, tātad vairumu no šīm dienām Latvijas sabiedrība neatzīmē. Ja, tur jautājums, man liekas, bija publiski vai ģimenes lokā. Ja, tātad tā ļoti
Lielos vilcienos runājot, mēs varētu teikt, ka atzīmē 18. novembri, 11. novembri, un tad jau tur to procentu kļūst strauji mazāk. Ja? Tātad 9. maiju neatzīmē 67%, ja? Tas nozīmē trešdaļa atzīmē. Un zemāk, ja? Ir tas senais joks, kur jaunietim prasa, kāds ir Latvijas karoks, un viņš saka, sarkanbalts ar melnu lentīti. Ja? Tātad ir taisnība, ka vismaz jauniešu skatījumā to dienu mums ir daudz, un skaidrības cilvēkiem nav, bet jebkurā gadījumā 4. jūlijas ir tur pašā apakšā, un vismazākos procentus ir saņēmis. Es pieļauju, ka tur ir izmaiņas par šiem 10 gadiem. Tad par tiem datiem, kuru nav pārāk daudz, ir tāds liela aptauja, pasaules antisemītisma indeks, kas tiek apkopots vairākās kārtās. Man šķiet aptauja ir bijusi 14., 16. un tad 17. gadā. Tad labā lieta, ka viņi uzdod pilnīgi vienādus jautājumus visā pasaulē. Mums ir iespēja salīdzināt dažādas tendences. Un tad metode bija tāda, ir 11 apgalvojumi. Ja cilvēks uz 6 no tiem atbild pozitīvi no 11, viņam tiek piešķirts status kā antisemītam. Ja? Respektīvi, viņš saka, ka ebreji domā par sevi vairāk nekā par citiem cilvēkiem, ja? Tad vai ebrejiem ir pārāk liela ietekme, vai ebreji par daudz runā par holokaustu, ja tie ir daži no izteikumiem. Ja 6 ir pozitīvi, tad aptaujas veidotājs saka, ka tur ir antisemītiskas tendences. Ja tad redzam, nezinu, gan jau neredzat, ja? Ļoti maza tā karte, bet es aptuveni ar pirkstu pabakstīšu. Tad vislielākais procents ir tuvajos austrumos, ja? Prognozējumi 74, tad te ir 24, Rietuma Eiropa, Austruma Eiropā 34. Ja? Mums Latvijai sanāk 28, bišķi vidēji zem Austruma Eiropas. Te ir Okeānijā 14, 23 Subsahāra Āfrika un 19 Amerikas. Tā viņi tur dala. Par viņu metodoloģiju daudz nediskutēsim. Vēl par aptauju. Te ir tie izteikumi. Ja? Tas ir Latvija. Kur visvairāk procentus piešķir? Izteikumi ir dažādi, visus nelasīsim. Es noteikti, ka jūs neredzat, jo es pats arī neredzu. Tātad ebreji tur domā tikai par sevi, ja, tur ir izteikumi un tā tālāk un tam līdzīgi. Bet Latvijā visvairāk procentus savāc kurš apgalvojums? To gan es atceros no galvas. Ebrejiem ir pārāk daudz, ebreji joprojām pārāk daudz runā par to, kas ar viņiem notika holokaustā. 60% latviešu piekrīt, Latvijas iedzīvotāji piekrīt šim apgalvojumam. Žēl, aptauja neļauj šo jautājumu salīdzināt starp visām valstīm, ja, jo to ir daudz tai kartē, bet manuāli meklējot, es nekur lielāku neatradu. Pat irānieši mazāk pozitīvi atbild, kur bija 74% antisemītisma, ja, tur kaut kādi 40% saka, ja, tur Subsahārā uz šo pozitīvi. Ja, tātad atbildot uz jautājumu par latviešu priekšstatiem, šie ir diezgan spēcīgi dati, kas parāda, ka kaut kas tur nav. Kurš var pateikt, kas ir par daudz vai par maz? Ja mēs paskatāmies uz Rietumu Eiropu, un mums nav tā, ka mēs savus iedzīvotājus te būtu bombardējuši ar informāciju par holokaustu šos gadus, vai ne? Šķiet, ka tā nav, vai ne? Līdz ar to visdrīzāk, ka zem šiem procentiem slēpjas kaut kas ideoloģisks, ja, kaut kāda attieksme. Tā, labās ziņas. Tātad, kas te ir? Te ir tas pats sadalījumā. Jā, tos datus jūs tiešām neredzat, un es arī tiešām, bet labi, ka es atceros. Tātad, labā ziņa nedaudz ir, ka mazāk šim jautājumam piekrīt. Te ir vecākā grupa, kuru precīzi mēs neuzzināsim, kā tur ir iedalīts, bet 71%. Vecākajā grupā saka patiesi, ja, par daudz ebreju runā par holokaustu. 57 vidējā un 45 jaunākajā. Tā, ka skatoties nākotnē, šis sola varbūt nedaudz labākus laikus. Ja? Labā ziņa tā būtu.
Un tad ir vēl viens jautājums, kuru gan varēja salīdzināt. Es saliku kopā visas Eiropas valstis, ko saka to iedzīvotāji, un jautājums bija, vai vēsture pareizi raksturo holokaustu. Nav labs tulkojums, vai holokausts tiek pareizi atainots. Ja? Arī redziet, tas ir ar šīm socioloģiskajām aptājām milzīgā problēma, ka mēs varam bezgalīgi interpretēt, ko tad cilvēks ar to var saprast, vai ne, kāpēc neataino. Ja? Bet rezultāts ir rezultāts. Ja? Jūs redzat, ka pozitīva atbilde, tātad holokausts tiek atainots pareizi. Ja? Teiktu Zviedrijā, teiktu tuvu pie 100%. Ja? Latvija tātad attiecīgi vismazāk ir bijis cilvēku, kas saka jā uz šo jautājumu. Ja? Tātad Latvijā ir visvairāk cilvēku šajā aptaujā, kas ir teicis, ka holokausts tiek atainots neadekvāti, nepareizi vai kā tam līdzīgi. Tātad kaut kāda vaina tur ir, un es jums piedāvāšu savu skaidrojumu atlikušajā daļā. Tad es domāju, ka mums ir vērts parunāt par nacistisko antisemītismu propagandu, un es iesāku par to, ka mēs dažreiz runājam valodā, vai ne? Pārsvarā mēs runājam valodā, ja? Bet dažreiz mēs runājam valodā, kuras cēloņus izcelsmi varbūt nevisai pārzinām. Un nacistiskā antisemītisma propaganda ir atstājusi pēdas šeit, Latvijā noteikti, radījusi jaunus jēdzienus, ko mēs lietojam arī šodien. Un par to mēs arī parunāsim. Vispār nacistiskā antisemītisma propaganda ir iespaidīgs pasākums. Tā ir radījusi pat veselas zinātnes. Ja? Tā zinātne, ko es pārstāvu, komunikācijas zinātne, principā lielā mērā ir radusies nacisma ēnā, mēģinājumos saprast, skaidrs, ka briesmīgas lietas notika, daudz ko propagandēja, bet kā tieši tas ietekmēja, kā tas darbojas. Tas tika tiešām pētīts pēc Otrā pasaules kara un radīja jaunas zinātnes. Un iemesls tam bija tas, ka šī propaganda tika lietota ārkārtējos apjomos. Ja? Nacisti izmantoja praktiski visus pieejamos līdzekļus tobrīd. Presi, visu plašāko mēdīju, tātad laikrakstu Tēvija, iespieda 280,000 eksemplāru. Ja? Latvijā tobrīd bija drusku mazāk par 2 miljoniem iedzīvotāju. Ja? Uz šādu cilvēku skaitu, ja, tad, cik eksemplāru, ja, tad katram 7. ir avīze, ja visiem izdala. Salīdzinājumam mūsdienās, man šķiet, lielākie dienas laikraksti ir 11,000 eksemplāru. Ja, 280,000 iespieda avīzi. Plaši lietoja radio, radīja maziņus radioaparātiņus, lai cilvēki nesā līdzi un klausās vadoni. Ja, plakāti sava laika mēdīs plaši tika izmantoti. Un šo laiku, ko nacisti šeit bija okupējuši, viņi propagandēja antisemītismu praktiski visiem iespējamiem līdzekļiem. Ja, tātad prese, plakāti, radio, skrejlapas, literatūra, kinohronika un tā tālāk. Tātad, kad nacisti šeit ienāca, mēs runājām par tiem 4 posmiem un ložu holokaustu. Ja mēs cenšamies sadalīt holokaustu posmos, tad viens mēs varam runāt par cilvēktiesību pārkāpumiem, principā par cilvēka tiesību atņemšanu ebrejiem Vācijā, kas ir ļoti svarīgi īstenībā. Ja? Tāds vēsturnieks Timotijs Sneiders, ļoti slavens šobrīd, ir uzrakstījis grāmatu, kur viņš saka, ka tas ir viens no galvenajiem iemesliem holokaustam, kas bieži netiek aplūkots, ka vispirms viņiem tika atņemtas viņu politiskās tiesības, viņu cilvēktiesības. Ja? Un pret to mums arī vajag būt īpaši kara laikā ļoti uzmanīgiem. Ka tad, kad cilvēkam tiek atņemtas viņa cilvēktiesības, pārējais ir ļoti ātri darāma lieta. Ja? Tas ir ļoti svarīgi. Tātad pirmais posms – atņemtas cilvēktiesības Vācijā.
otrais posms getoizēšana okupētajā Polijā, un tad jau iznīcināšana Latvijā. Un līdz ar šo iznīcināšanu visur ir propaganda. Tātad šī ir laikraksta Tēvijas lapas. Ja? Tātad, ko dara nacisti? Roka vaļā padomju upurus, raksta, ka tie ir žīdu čekistu briesmu darbi. Paraksta uzsaukumu Amerikas latviešiem, lai atbrīvo no žīdisma. Publicē. Tātad Ābrams Šustins ir cilvēks, kas parakstīs nošaušanas protokolus Rīgas centrāla cietumā, kur nošauja arestētos neilgi pirms padomju atkāpšanās. Ja, tātad avīzēs publicē bildes ar žīdu Ābramu Šustinu, kurš ir parakstījis šos protokolus. Galu galā, jā. Okupācijas varas pārstāvjiem, tas pats Kirtensteins vai Julis Lācis un vēl kāds. Jā, un faktiski nacistiskā propaganda izvilka Šušķinu, viņš bija tik nezināms, ka viņi pat nosauc viņu par Ābramu, lai viņš bija Simons patiesībā. Jā, tad man liekas, ka šeit svarīgi iebilst, ka šī fotogrāfa ir ļoti labs piemērs tam, kā tas tiek konstruēts. Jā, ka viņi paņem kaut kādu faktu, un to pieslīpē savu ideoloģiju. Ja, un, teiksim, ja pirmajos Tēvijas numuros to vēl publicēja tos sarakstus ar nošautiem centrāla cietumā, kur mēs redzam arī tā skaitā ebrejus, tad vēlāk tas, protams, pazūd. Jā, piedodies. Tas ir ļoti svarīgi. Es gan to vēl parādīšu, es ceru, ka to filmu vismaz vizuāli. Cik man ir vēl minūtes? Vai cik daudz? Labi. Tātad daudz, ko mēs vēl paspēsim. Un 42. gadā, ja tātad šī propaganda visintensīvākā 41. gada nogalē. Ja, es rakstīju savu maģistra darbu, kur es lasīju laikrakstu Tēvija. Tādiem žēl ir neizdzēšama atmiņa manā dzīvē. Ikdienā lasīt tos tekstus, kur nemitīgi ir žīdu komunisti. Ja? Izrakti upuri reāli, klāt žīdu komunisti. Par to mēs parunāsim, kā tiek veidoti šie stāsti. 42. gadā nacisti izlēma nopublicēt tādu krājumu, kas saucas Baigais gads. Daži vēsturnieki to dēvē par visas okupācijas pirmo mēnešu propagandas bilanci jeb apkopojumu. Ideja tur ir tāda pati, kā tanīs bildēs, ko es rādīju, tiek vākti noziegumi, padomju režīma noziegumi, kas ir pilnīgi reāli, vai ne? Mēs to visu zinām, un tiek apgalvots, ka tas ir žīdu komunistu veikums, žīdu bolševiki. Ne? Un līdzīgi. Šis vārdu savienojums tiek atkārtots no lapas pusē, un es jums cerams, ka aizies, es jums gribētu parādīt vienu filmiņu. Propagandas filmu 45. gada. Cerams, ka varēsim Jā, es tieši domāju ierakstīt YouTube'ā, jā. Tātad, respektīvi, kas ir ļoti būtiski par šo jautājumu? Tātad, tiek radīts šis stāsts, kurš nekad netiek atspēkots, principā. Ja? Cik tas ir patiesis, mēs to varam šobrīd noskaidrot. Īstenībā Latvijas vēsturnieki to ir skaidrojuši. Pirms 10 gadiem Latvijas vēsturnieki 4, man liekas, vai 5, tas bija kopdarbs, atceros dažus no viņiem, ļoti cienījami vēsturnieki, labākie speciālisti savā laukā, Aivars Stranga, Daina Blējere,
Leo Dribins, centās saprast tieši šo jautājumu. Padomju vara un ebreji. Kādas bija attiecības Latvijā pirms Otrā pasaules kara un Otrā pasaules kara laikā, padomju okupācijas laikā? Tad, cik ebreju bija dažādās drošības struktūrās, cik šis apgalvojums par žīdisko komunismu ir patiess? Kādi ir galvenie grāmatas secinājumi? Diemžēl grāmatu nepaņēmu līdzi, varbūt muzejā kaut kur ir tepat. Nav izpirkta. Jā, bet grāmata tiešām vērtīga, jo atbild uz šo jautājumu. Tad atbilde pavisam vienkārša. Ebreju padomju drošības orgānos, varas struktūrās nav vairāk kā sabiedrībā Latvijas tobrīd. Ja, saprotams, ka ebreji tur bija. Skaidrs, ka bija tāpat kā visur. Ja viņi bija šeit, ja, tad ebreji tobrīd bija diezgan daudz vēl, pirms holokausta 5%. Ja, pēdējā tautas skaitīšana 35. gadā, tur tika saskaitīti 93–94 tūkstoši ebreju, ja, kas ir drusku zem, man liekas, 5%. Ja, tad drošības struktūrās nav vairāk noteikti, un jo augstāka institucionālā pārstāvniecība, jo svarīgāks amats, jo mazāk. Ja? Tad, respektīvi, pret reālo veiktspēju pienākumiem mazāk nekā sabiedrībā kopumā. Un tepat otra puse, ja mēs paraugāmies režīma noziegumus, un iespējams vissāpīgāko, ja? Tas ir 14. jūnija deportācijas, kur tiek izsūtīti aptuveni 15,000 Latvijas elite, rakstnieki, politiķi, domātāji, respektīvi elite, kas var pretoties. Kas ir būtiski, tas notiek 2 nedēļas pirms nacisti šeit ienāk. Tad notiek deportācijas uz Sibīriju. Tur ebreju, ja? Mēs ļoti bieži, jūs noteikti to zināt, bet runājot par sabiedrību kopumā, mēs ļoti bieži par šīm deportācijām runājam etniski kā par latviešu deportācijām, bet tur ebreju ir 2 reizes vairāk nekā sabiedrībā. Ja, starp izsūtītajiem ebreju bija 10%, 1770, man liekas, varbūt kļūdi. Jā, ebreju, ja, tātad starp tiem aptuveni 15%, 11%, pat nedaudz vairāk. Ja? 2 reizes vairāk. Ja? Tātad visa šī propaganda un tie priekšstati, atvainojiet, man ir dzīvi. Ja? Es nesaku, ka katram Latvijā tie piemīt, bet ir būtiskas sabiedrības grupas, kur šis baigā gada stāsts un ir aktuāls. Ja? Tātad, kas ir būtiski par šiem stāstiem? Ja? Tātad, žīdiskais komunisms dīvainā veidā īpaši vērsās pret ebrejiem, ja? Vairāk nekā viņu te bija agresīvāk. Skaidrs, ka mēs zinām iemeslu, daudzi bija veiksmīgi uzņēmēji, ja, no ebrejiem, bet šeit ir arī stereotips. Ja? Bieži mēs runājam par bagātajiem ebrejiem. Ja? Ebreji ir ļoti dažādi, tāpēc man ļoti patīk Elmāra Rivoša atmiņas, ja mēs runājām par atmiņām. Viņš izdzīvoja Rīgas geto, izdzīvoja šo laiku, un viņš ļoti kritiski raksta un, manuprāt, ļoti labi parāda šo dzīves dažādību, ja? Kaut kādus stereotipus, vispārīgus priekšstatus, kas mums ir. Vai ne? Un arī paškritiski rakstot, viņš norāda, ka te ir augšas un te ir lejas sociālā struktūra. Ja mēs runājam par 30,000, kas bija ebreju, kas bija Rīgas geto ieslodzīti. Skaidrs, ka tur bija ļoti dažādi cilvēki. Bet runājot par tātad pazuda pavadiens, jā, tātad par propagandu un īstenību. Šī propaganda nenogurstoši skandēja stāstu par žīdisko komunismu, un tas, ko es gribu parādīt filmiņā, es ceru, ka pagaidām cerības neataisnojas, ja? Jā, varbūt atradīsies. Tātad propaganda. Tur ir tāds dīvains kadrs, tas, ko Iļja teica, vai ne? Ka balss, vai ne, viss noziegumi, atrakti upuri, žīdiskais komunisms un gari saraksti, vai ne? Apvelk viņi vai tur norāda kaut kādos dokumentos. Žīds. Bet saraksts garš un apvelk 2 vārdus, es nezinu, no 100, ja? Vai ne? Varētu rasties jautājums, kas tad ir pārējie.
Un te man ir tāds pastāstiņš par Čeku. Čekā strādāja dažādi cilvēki. Atim Klimovičam, tam pašam, kuru es jau citēju un kurš strādā Ukrainā, ir tāda brīnišķīga grāmata Personiskā Latvija. Viņš braukāja pa Latviju un intervēja vecus cilvēkus, ap 90 aptuveni, lai iegūtu viņu stāstus. Es neatceros, cik pabieza tā grāmata. Un ir viens brīnišķīgs stāsts ar kundzīti, kas saka, es tagad pārstāstīšu ļoti vispārīgi. Mani Čekā spīdzināja. Spīdzinātājs bija tāds skaistā latviešu uzvārdā. Man šķiet, ka manējā, Bērziņš. Viņi saka, bet par to jau mēs tā neesam pieraduši runāt, vai ne? Tā ka skaidrs, ka padomju režīmam nebija etnicitātes, vai ne? Tas nebija ebreju režīms, Un tas mēģinājums izvilkt varbūt kādreiz liekas acīm redzami smieklīgs, vai paviršs, vai nepietiekami pamatojošs. Es ceru, ka to garo sarakstu mēs redzēsim. Bet tas, ko es gribu uzsvērt, ka šādām niansēm kara laikos, krīzes laikos mēs nepievēršam uzmanību, vai ne? Mēs esam emocionāli, mēs esam sāsināti, uztveram lietas, pārdzīvojam, vai ne? Un tieši tā, ļoti maz izvērtējam, ieņemam puses, un tas ir bīstami, vai ne? Mēs varam cilvēkus sākt stumt pa vietām, kur viņi nekad nav pieteikušies nākt, vai ne, vai iestāties, idejas aizstāvēt, piedēvēt kaut kādus motīvus, vai attieksmes, vai rīcības. Un skaidrs, ka mēs runājam par dažādām lietām, šobrīd par individuālu cilvēcisku attieksmi, tolaik par valstiskiem mēģinājumiem diskreditēt un diskreditēt, un nebūs video. Jā, Klimovičam bija video, un to vairs nelaižam klāt. Jā, tas ir cits Klimovičs. Jā, tā nedarbojas. Tātad kāds ir nobloķējis? Propagandas video, ar propagandas video tā gadās. Es ātri izmēģināšu savu laimi, jo tas video ir diezgan simbolisks. Tā. Drusku antizemītiskāki viņi ir pēc tiem datiem par mums. Jā, tātad, ja mēs skatāmies, skaidrs, ka viss tas, ko mēs te runājam, ir raksturīgs reģionam. Diez vai mēs te varam runāt par kaut kādu īpašu latvisko antisemītismu. Austrumeiropas reģionam tā. Pagaidīsim. Tas ir labs jautājums. Jā. Tad sev par labu sakot noteikti. Polijā, ir. Skaņa būs tikai datorā. Es varbūt paturēšu kaut kur. Tā, paskatāmies 15. minūte, es atceros, ir tas spilgtākais moments. Tā skaņa šķiet, ka nav arī datorā. Visur, kur es māku atrast, nav. Labi. Skaņa bija iespaidīga, bet neko. Nikolai nevar? Man liekas, ka nav. Zvuka.
Nekas, svarīgi mums pat bilde. Ja skaņa ir briesmīga, jūs noteikti tādu skaņu esat dzirdējuši, to propagandisko balsi, kur kliedz. Bet te bija, tie saraksti jau beidzās, vai varbūt būs vēlreiz? Tā, nu labi, es parādīšu galvenais to momentu, ja. Tad te ir, nu lūk, upuri, ja, šausmu propaganda, upuri, kas bez šaubām bija reāli, ja. Bet vēlreiz ebreju upuri tur arī bija starp tiem noteikti, vai ne? Un te ir tie, man šķiet, ka paraksti būs garā rinda. Šeit viņi sauc, lūk, atrod vienu, atrod vēl kaut kur vēl vienu, Leibovics, tur blakus ir Kalniņš starp citu, vai ne? Šmuškovičs, un viņš lasa. Un šeit sākas garš saraksts, vai ne? Pa vidu vēl citi uzvārdi, Dombrovskis pirms tam tos izlaižam, bet meklējam īstos un parādām visiem. Liekam bildes, tas, ko Iļja izstāstīja jau, ja? Atrodam Semjonu Šustinu, kurš iespējams ir visaugstāk stāvošais, kuru varētu nolūk arī Šustina paraksts. Un te būs, es ceru, jā. Un šī ir briesmīgā žīdisma seja, kas ir atnesusi padomju noziegumus šeit Latvijā. Tā, visgarāko sarakstu, laikam, mēs netrāpījām, jo te drusku citādas tās minūtes, citā 15. minūtē bija manā video, šis ir cits video. Tas, diemžēl, ir nobloķēts. Ja, tātad, metode vienkārša atrast ebrejus un uzvelt vainu viņiem. Protams, ka galvenais mērķis tobrīd ir kaut kā skaidrot milzīgo iznīcināšanu, kas tobrīd notiek un ir zināms un redzams cilvēkiem tā vai citādi. Tā. Un redz, šī tēma atkārtojas. Tā tēma nekur nav pazudusi. Te ir 91. gada citāts. Tolaik augstākās padomes priekšsēdētājs Anatolijs Gorbunovs piemiņas pasākumā Rumbulā principā atkārto šos baigā gada stāstus. Bet ko vēl es gribēju teikt par baigo gadu? Tātad nosaukumu padomju režīmam baigais gads izdomā nacistu propaganda. Ieliek tur iekšā stāstus par ebreju noziegumiem, ebreju sazvērestībām. Un tā tas vārds ir radies. Un mēs šo apzīmējumu lietojam šobrīd, vai ne? Kurā brīdī mēs nošķiram, vai cilvēks to lietojot nošķir antisemītismu no tā, antisemītisko saturu no šī nozieguma. Daudz cilvēku aizstāv šo, sakot, ka tas ir Virzas dzejolis, ja baiga vasara un nav, bet tādā kontekstā, kā apzīmējumu padomju okupācijas režīmam, pirms nacistiem neviens nelietoja. To izdomāja nacisti. Ja? Ka tas bija baigais gads un ka tā ir ebreju atbildība. Skaidrs, ka vairākums cilvēku šobrīd to lieto, diemžēl arī sabiedriskie mediji, ja? Lieto baigais gads un tekstos bez pēdiņām. Ja? Viņi noteikti apzināti nedomā, ka tas ir antisemītiski. Bet, valodai ir tendence būt pašpietiekamai kādreiz un dzīvot savu dzīvi. Tā. Citātus no Tēvijas, es nezinu, vai gribat skatīties. Tur ir teikts, ka ebreji ir vissliktākie un viss, kas slikti bijis, ir bijis ebreju dēļ. Un te ir Delfu komentāri mūsdienu,
kas stāsta kaut ko līdzīgu par padomju okupācijas gadu. Ja? Ļoti līdzīgi tēvijai. Ja tā, ka valoda dzīvo, valoda reproducējas, un mēs kā tās lietotāji nezinu, vai vienmēr to valodu pilnībā kontrolējam. Te ir vēsturnieka Kārļa Sila, labs citāts, bet es nedaudz pavisam gribu to pakritizēt. Es nedomāju, ka Kārlis tā ir domājis, tādā kontekstā, kā es to skatīšu. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas Saeima atceres dienu kontekstā nonāca interesanta izaicinājuma priekšā. Jāspēj pielāgot rietumu vērtības Latvijas apstākļiem. Tur ir ierakstīti datumi, cīņa par 8. 9. maiju un 4. jūlijas. Man šķiet, ka Latvijas publiskajā telpā kopš 90. gadiem ļoti daudz ir bijis šī stāsta par pielāgošanos, spiedienu ārvalstu, ja? Tai pašā restitūcija jautājumā. Bet tas ir visnotaļ dīvaini, manuprāt. Ja? Tātad mēs runājam vēlreiz par 70,000 Latvijas iedzīvotāju. Ja, tātad Latvijas iedzīvotāju tas pat nebūtu svarīgi, ja, īstenībā, cilvēcīgi, humanistiski, bet līdzīgi kā stāstiņā par Kokneses ebrejiem, ebreji, kas runāja latviski. Ja? Mēs dažādi varam teikt latvieši vai kā citādi. Kāds no viņiem runāja latviski. Daudzi noteikti mums kultūrā ir šis kariķētais ebreju runas atveids, ja, Blaumaņa darbos un daudzos citos. Kāds runāja nedaudz, ja, nepilnīgi tīrā latviešu valodā, bet viņi bija cilvēki, kas šeit veidoja dzīvoja, tā bija kultūra. Mums ļoti patīk arī kopš 90. gada ekonomiskos terminos domāt, ja. Bet ne tikai, vai ne? Noteikti, ka daudzi no viņiem daudz ko Latvijā varēja uzlabot ekonomiski, bet tā bija daudzveidība, tā bija dzīves bagātība, tā bija plaukstoša vide, daļa no Latvijas, ja, kura vienkārši tika iznīcināta. Un šobrīd Latvijā ir ebreju kopiena, salīdzinoši neliela, bet jāsaka, ka es parasti tad, kad eju pie skolēniem reti vai pie studentiem saviem, jautāju viņiem, vai viņi pazīst kādu ebreju, vairums saka, ka nē. Iespējams, ka mēs pazīstam, nezinām, vai ne, kādreiz arī, bet kopumā iespēja ir maza. Līdz ar to mēs mūsdienās ļoti bieži varam runāt par attieksmi pret ebrejiem, lai gan praktiski nevienu satikuši neesam, ja? Kā par kaut kādu socioloģisku konstruktu, ja, kas ir veidojies, grūti pateikt, kāpēc. Bet tas galvenais jautājums ir, un diemžēl mēs to redzam mūsdienu politikā atkārtojamies. Debatēs par restitūciju bija ļoti daudz tādu argumentu. Kāpēc viņiem un kāpēc mums nē? Ne? Es domāju, ka ļoti daudz ir šis viņi un mēs, ja? Kāpēc tik bieži šie ebreju upuri ir viņi? Mēs arī varam ļoti ilgi runāt. Tur noteikti ir padomju antisemītiskās politikas iespējas pa vidu daudz kas cits. Un vēl viena lieta, kas daudz kur parādījās šajos citātos, ko es biju savācis, un es domāju, ka par to arī kādreiz mums vajadzēs runāt kā sabiedrībai, jo skaidrs, ka individuāli mēs kaut ko zinām un esam par to domājuši, bet tas ir jautājums par slepkavām, ja? Kas nav izrunāts. Visas tās tendences, ko mēs šeit runājam par holokausta parādīšanos kultūrā, apiet šo tematu lielākoties. Ja? Viss, kas mums ir lielākoties saruna par upuriem un saruna par glābējiem. Tie ir divi temati, kas veidojas. Bet vēl ir saruna par slepkavām. Un tādi šeit bija. Ja? Tātad tur vajag nošķirt divas lietas. Tā bija nacistu kārtība, nacistu ideja, bez mazākajām šaubām, nacistu sistēma.
bet slepkavas bija vietējie. Tajos 2 mēnešos, kur nošāva visus, praktiski visus, 99% ebreju Latvijas mazajās pilsētās, kopienās, lielākoties to izdarīja vietējie cilvēki. Vai nu no Rīgas komandētie, vai nu pavisam vietējie. Bija vietas, kur vietējie palūdza arāju komandu nebraukt, ka viņi paši tiks galā. Ja? Tad mazākais vietējie arestēja, nodeva, arestēja, dzina uz slepkavošanas vietām, bet daudz viet arī slepkavoja paši. Ja, tātad Rīgā veidotās vienības, uz vietām veidotās vienības, nav šobrīd, es vismaz nevaru precīzi pateikt, cik tādu cilvēku bija, bet noteikti vairāk par 1000. Daži tūkstoši ļoti iespējams. Ja? Man stingri pārmeta, ka tas nekur nav precīzi saskaitīts un nopublicēts, tādus skaitļus nedrīkst lietot, ja? Bet mēs dzīvojam 80 gadus pēc tā notikuma un vairāk nekā 30 gadus jau neatkarīgā valstī, bet arī akadēmiski mums tāda precīzi zināma skaitļa nav, ja? Kur mēs droši Mēs pārsvarā to visu metam uz arāja vienību, kas bija ārkārtīgi asiņaina, visā Eiropas kontekstā. Ja, tātad arāja vienība pati nogalināja aptuveni 25,000 provincē Latvijas un dzina no Rīgas geto pa ceļam nogalinot 1000 aptuveni uz Rumbulu, kur nogalināja 25,000. Viņi veica visu apsardzību. Ja, tātad uz viņu sirdsapziņas ir aptuveni 50,000 cilvēku dzīvība. Tātad tiek lēsts skaits šajā vienībā no dažiem 100 līdz 1000, atkarībā, kad mēs skatāmies. Slepkavošanas holokausta posmā salīdzinoši mazāk. Ja, tātad par 100 mēs runājam, bet vispār tātad šīs te vienības līdz 1000, bet tur ir vēl, tur ir policijas bataljoni, ja, kas veica slepkavības. Tātad šī diskusija nav izrunāta. Ja, un nerunājot par to, ka mākslā, ja, kā mēs runājam, māksla seko pēc tam. Ja mēs runājam par pasaules tendencēm, kā vispār par holokaustu sāka runāt, sākumā runāja diezgan maz. Ja, bija tikai dokumentālie vēstījumi, skaudri, ja, nepatīkami par to runāt. Tad runāja no 60. gadu sākuma, bija tiesvedības, intelektuāļi, ja, jauns vilnis, pētniecība. Un 80. gados bija tāds brīnišķīgs seriāls Holokausts. 4 sērijas ziepju opera, ja, kuras rezultātā par holokaustu uzzināja mājsaimniecības. Tā tiek rakstīts. Ja. Cilvēki sāka lietot šo vārdu ikdienā Rietumē Eiropā. Mēs par to brīdi neko nezinājām. Ja. Tā, ka tas process vienmēr ir ilgtermiņā. Ja. Tas ietver dažādas grupas, intelektuālu interesi, populāru interesi un tā tālāk. Tas notiek grūti, ilgi, bet Latvijā, es domāju, notiek. Mēs par to dzirdēsim arvien vairāk. Man šķiet, tā tendence ir nepārprotama. Vairāk grāmatu, vairāk raidījumu, vairāk izrāžu, ja, bet ceļš līdz tādai pilnīgai izpratnei, šī nozieguma atzīšanai ir ilgs. Bet nobeigumā es varbūt noteikti gribētu teikt kaut ko pozitīvu. Tas ir Preļļi. Mana dzimtā vieta. To es gribēju pateikt otro lietu. Es tagad dzīvoju Koknesē, bet dzimis esmu Preļļos. Tātad Preļļos es dzīvoju līdz kādu 14 gadu vecumam. Lai jūs visi par mani zinātu, 83. gadā es piedzimu. Tad sanāk 90. gadu noslēgumā es pārcēlos. Tur nebija nekādas informācijas tobrīd par, vai vismaz man zināmas. Ja? Muzejs nedarbojās, tātad šī visa nebija. Bet tās ir lielas izmaiņas. Ja? 2004. gadā tika izveidots piemineklis un kopš tā laika tur ir lielas lietas notikušas, tur notiek piemiņas pasākums, ar vien tiek labi iekārtota šī vieta vairākās kārtās. Ja? Tad pats būtiskākais tur nāk cilvēki. Ja? Cilvēki piedalās, viņiem tas ir svarīgi, viņi ar savu darbību izrāda, ko viņi domā. Un te es gribētu atgriezties pašā nobeigumā pie paša sākuma punkta.
tas, ko es teicu par karu un par socioloģiju. Mēs tos sociālos datus, tāpat kā ikdienā, daudz ko vērtējam ļoti neprecīzi. Ja? Tātad patiesībā ir vairāki līmeņi, kā mēs varam mērīt kaut kā izplatību. Ja? Tātad ir atpazīšanas līmenis. Tagad es tādas reklāmas teorijas aizņemos, bet tās ir izstrādātas. Ja? Bet par karu mums par laimi pēdējā laikā nav bijis tik daudz jārunā. Bet viens ir atpazīšanas līmenis. Otrs ir novērtējuma līmenis. Neiedzināsimies ļoti, bet viena apaļa doma būs beigās. Trešais ir tātad novērtējuma attieksmes līmenis. Un vēl pa vidu ir darbības gatavības līmenis. Ja mēs tā socioloģijā vai neko no cilvēka var uzzināt. Un ceturtais ir rīcība. Tomēr mēs visaugstāk, visnopietnāk izturamies pret rīcību. Vai ne? Tā. Cilvēks var kaut ko teikt, bet, ja viņš rīkojas kaut kā nepieņemami, tad mēs tam pievēršam lielāku uzmanību, lielāku svaru, vai ne? Tad tas ir sarežģīti, vai ne? Mūsu attieksmes ir sarežģītas, un tāpēc būsim uzmanīgi ar to, ko mēs interpretējam, vai ne? Tie dati, ja cilvēks kaut ko pasaka, nenozīmē, ka viņš uzņemsies gatavību darīt. Ja, tas ir reklāmā ļoti piemērots. Viņiem ir nauda, viņi to pēta, diemžēl, bieži labāk nekā citas lietas. Ja, tātad, cik produkts ir pamanāms? Viena lieta, ko mēs par to domājam, cita lieta, vai mēs izsakām gatavību rīkoties. Saprotiet, es nestāstu par reklāmu šobrīd, par karu. Un vai mēs rīkojamies? Un ļoti bieži ir ļoti liela atšķirība starp attieksmi un gatavību rīkoties. Un dažreiz vēl lielāka starp gatavību rīkoties un reālu rīcību. Ja tā, ka socioloģija ir sarežģīta, neņemsim te ļoti vienkāršoti, ko es varbūt teicu vienkāršoti, un būsim uzmanīgi, īpaši šobrīd kara laikā, runa ir par iecietību, ja? Ko mums stāsta par sabiedrības grupām, ko viņas domā vai ko viņas darītu. Tas viss ir sarežģīti, un tur vajag katreiz vismaz vēl vienu domu klāt. Ja? Vēl 5 minūtes apdomāties, pirms teikt hop. Pašu pēdējo, pirms es vēl kādu jautājumu jums pajautāju, gribēju atbildēt, tas ir svarīgi, ja? Priekšstati par holokaustu. Kādi ir un ar ko mēs salīdzināmies? Ja? Noteikti tās visi procesi, kas šeit ir notikuši, mums ir ļoti līdzīgi ar Lietuvu. Ja, ar Igauniju bez šaubām, lai gan tur ir atšķirības ebreju kopienas lieluma ziņā un tam līdzīgi. Nekādā gadījumā es šeit nenācu stāstīt par latvisko kaut kādu īpašu antisemītismu. Ja kopumā mēs iekļaujamies reģionā, jums taisnība, ja runājam par antisemītismu, tas ir krasāks Polijā, Lietuvā līdzīgs, tur vismaz tādā aptaujā par dažiem procentpunktiem vairāk. Ja, bet tās ir vēsturiskas tendences. Ja Lietuvā mēs runātu par līdzīgiem tematiem, ja mēs ar Lietuvu salīdzināmies, tad viņiem varbūt tā traģēdija ir lielāka, tāpēc, ka viņiem ebreju kopiena bija lielāka un varbūt arī viņiem tur varētu būt lielāki pārmetumi par iedzīvotāju iesaisti bez tiešām pavēlēm, vai kur problēmas tās pavēles uzreiz ir viegli identificēt. Tas arī ir liels strīds, bet par to vairs ne. Paldies liels jums par uzmanību. Vai ir vēl kādi jautājumi, komentāri, kaut ko es varu palabot, paskaidrot precīzāk par to, ko mēs runājām? Kāda iebilde? Labāk. Nebaidieties, jā. Baidīt, jā, bailes arī ir liela lieta. Tātad, kopsavilkums. Es teiktu, ka mums kultūrā ir zināms aizspriedums pret holokaustu. Mums Latvijā dažreiz gribas salīdzināt, pateikt, kāpēc deportācijas nav tikpat daudz pieminētas kā holokausts starptautiski. Zināšanu ir maz, jo bija dīvaini 45 padomju gadi attiecībā uz daudz ko, bet arī attiecībā uz holokaustu. Ļoti bieži tiek teikts, ka holokausts tika principā
tabuizēts, noklusēts, aizliegts. Tā īsti nebija, ja? Bet tas tika ideoloģiski ierāmēts. Ja? Tie upuri tika likti vienā maisā, kā padomju patriotu upuri. Ja? Tā bija specifiska attieksme, bet tādas cieņpilnas pieminēšanas nebija. Ja? Tie 45 gadi, tas ir svarīgi. Un 90. gados gluži vienkārši tā rezultātā bija ļoti maz informācijas. Ja mēs runājam par vidi, kas vienmēr ir svarīga, un jums ir pieredze skolās, cik par to runāja 90. gados vai nedaudz vēlāk. Tas laikam man zvana. Un tūlīt man zvana laikam par to, ka lekcija jābeidz, ja? Tātad par pieejamo informāciju, ja tad informācijas bija maz, pētījumi tādi vērienīgi aizsākās 90. gadu beigās, kad nodibināja vēsturnieku komisiju prezidenta paspārnē. Tur ir daudz izpētīts, bet tur ir atkal jautājums par zinātniskās valodas sarunāšanos ar plašāku kopienu. Ja? Tur ir jānāk nākamajam posmam, ko dara žurnālisti, mākslinieki, ja? kas kādreiz dzejnieki, ja? Šobrīd influenceri. Ja? Bet tas ir process, un es domāju, ka tas turpmākajos gados notiks, turpināsies, bet būs arī sāpīgi visiem. Ja? Būs strīdi, būs atkal mētāšanās, bet tā lielā saruna par holokausta priekšstatiem, bez visa cita, par ko mēs drusku esam runājuši, nav izrunāta tā visbūtiskākā daļa, kas saucas slepkavas. Ja? Tā ir milzīga traģēdija, bet kaut kad, kaut kā par to būs jāmēģina runāt. Ja? Tie bija vietējie cilvēki, atkal nevar būt etniskās dimensijās vienmēr, ja? Bet kāpēc, kā, un protams, ka tas būtiskākais jautājums, ko mēs šodien no tā varam iemācīties. Tas ir daudz atkārtots, bet tas ir būtiski. Tur ir daudz par ko domāt. Ja? Jo stāsts, kā es teicu, stāsts no tā brīža, kad mēs kādam atņemam aizsardzības tiesības, līdz tam brīdim, kad mēs sākam darīt saziņu ko, ja? ir ļoti, ļoti īss. Ja? Tāpēc cilvēka cieņa, tas ir tas, man liekas, kas ir virstēma, ja? Iecietība. Un viss sarežģītākais ir tas, ka mēs nedrīkstam būt visur iecietīgi. Ja? Ir tas mūžīgais stāsts, vai mēs drīkstam būt iecietīgi pret neiecietību, īpaši šobrīd, vai ne? Kad cilvēki apzināti melo un vēl visādas lietas notiek, bet ir jāmēģina meklēt tās robežas un saprast, kurā brīdī mēs sākam vērsties pret cilvēkiem, kuri nav iesaistīti, kuri nav to pelnījuši, kur mēs šo fronti pārdalām un aizvelkam to līniju tik tālu, cik to noteikti nedrīkstētu vilkt. Ja? Tāpēc šobrīd Latvijā šeit skaidrs, ka ir visādas pozīcijas, bet ir jādomā par to, kā saglabāt cieņu vienam pret otru un nepiedēvēt viņiem to, par ko viņi nekad nav uzņēmušies atbildību vai izteikušies pat. Paldies. Varbūt ir vēl kāds jautājums, komentārs. Ja. Tikai viens komentārs, jo es ļoti ilgi esmu strādājis skolā. Un atklāt runājot, sākot no 90. gadu beigām, visi 2000. gadi, mums bija ļoti daudz dažādu kursu tieši veltīt holokausta mācībai. Tā kā tur es jums nepiekrīstu, ka jūs teicāt, ka skolās mums ir ļoti daudz materiālu, mēs īstenībā pat nezinām, kā tās stundās to visu paņemt. Un tur daudz ir darījis gan izglītības ministrija, gan arī ebreju muzejs, pat līdz tam, kad mēs esam devušies uz Yad Vashem, diezgan daudz skolotāju grupas un to visu apgūšu. Bet es piekrītu tam, ka
Tas ir ļoti smagais jautājums tieši par slepkavām, jā, ka par to mēs neesam tā kā runājuši. Tātad nedaudz arī jums pretī iebildīšu. Viens precizējums vispirms manējais. Tas, ko es teicu, ka izmaiņas sāka notikt 90. gadu beigās. Ja? Tas, ko es teicu, kur bija ļoti maz, bija 90. gadi. Ja? Pēc tam noteikti. Bet otra lieta, mēs visi dažreiz dzīvojam burbulī. Un tas, ko es esmu redzējis ar skolotājiem, es esmu redzējis brīnišķīgus skolotājus un par jums es domāju visu to labāko. Bet man ir jāsaka, ka jūs esat mazākums. Ja? Ir ļoti daudzi skolotāji, kas nekad nav bijuši Jadvašiem, kas nekad nav bijuši šādos semināros un kuri tos materiālus neizmanto. Ja? Tā aina ir diezgan dažāda. Tad tas ir svarīgi. Ja? Ka es negribu tagad stāstīt jums par jūsu darbu, nekad, ja? bet noteikti, ka ir skolotāji, kas par to daudz runā, un manā pieredzē ir atkal sadarbība ar Preļu skolas direktori, kas ved savus skolēnus uz eseju konkursiem, rīko, darbojas. Ja? Un tādas vietas ir vairākas, ja? Bet ir arī tādas, kur par to ir klusums. Ja? Tāpēc tā aina ir es teiktu, dažāda. Ja? Jā. Jā, droši. Runājot, es drusciņi gribētu oponēt jums tajā brīdī, kad jūs runājat par slepkavām. Ne tā, kā es gribētu apšaubīt vai ko. Vienkārši es esmu no tiem pedagogiem, kurš ir piedalījies diezgan daudz dažādu organizāciju rīkotos šādos pasākumos, starptautiskos. Un man patika, Jahade Nunum, jūs noteikti zināt, viņiem bija šī koncepcija, viņiem arī ir Holocaust by Bullets. Ja? Un tur ir šī koncepcija, ka ir 3 pozīcijas. Ir upuri, victims, ir slepkavas, predators, un ir malā stāvētāji, bystanders. Un, tas ir tīri, kā es to redzu arī, kā es strādāju, kā es klausos ar jauniešiem. Lielākoties es strādāju diezgan pieaugušiem cilvēkiem. Tas, kas liek ilgi klusēt, ir tas malā stāvētāju sindroms, jo līdzvainības sajūta. Atceramies par to, kad laikā, kad tika plānot ebreju masveida deportācija uz Madagaskaru, tas nebija tikai Vācijas plāns. Tagad Memorial de la Shoah pētnieki Francijā bija izpētieši un apliecinājuši, ka plāns piedāvāt kuģus un piespiedu kārtā deportēt, tajā bija iesaistīts vismaz 7 lielvalstis. Un kā tagad pēc kara atzīties, ka mēs jau arī bijām gatavi atkartīties no viņiem. Ja, tā. Tas arī ir kavējošais. Es teicu, es negribu oponēt jums, bet vienkārši ir arī šie aspekti. Ja, tā kā, tas ir ļoti delikāts jautājums, vai ne tā? Didze, gribēja atbildēt? Jā, es vienkārši to, ko jūs teicāt par tiem, es domāju, ka tā ir tā reize, kad šīs izmaiņas, kas notika ap 2000. gadu, mēs šobrīd redzam socioloģijā, ja? Tās grupas ir precīzi, bet šobrīd tā paudze, parasti līdz 18 gadiem nevienam neko daudz neprasa, ja? Bet tā, kas ir tā jaunākā 18-30, kas ir izglītojusies jau pēc tam, noteikti tur ir atšķirības, ja? Bez šaubām. Ja? Es nekādā veidā vairākas reizes mēģināju uzsvērt to, ka notiek attīstība pareizā virzienā un šī infrastruktūra, kuras 90. gados nebija, ja? Pēc tam ir sākusi veidoties un tā dod rezultātu. Par to noteikti, par holokaustu, tas ir viens no stāstiem, ka pēc kara atbildība tika uzvelta ļoti šaurai saujiņai. Ja? Hitlers un starp citu tas Lielbritānijas pētījums, par ko es teicu, tur arī tāda tendence parādījās, ka skolēni dara Lielbritānijā, ja, par ko viņi bija sašutuši domā, atnāca sliktais Hitlers un redz, ko mums visiem izdarīja. Skaidrs, ka tur ir plašs spektrs, sākot ar rasismu, eugēniku, ja, visas šīs idejas, kas tobrīd pārņem prātus ne tikai nacistiskajā Vācijā un ne tikai antidemokrātiskās valstīs, bet arī demokrātijās, vai ne, tās, kuras retās izdzīvoja. Tā ka bez šaubām tas ir plašs konteksts, ja, tur nav tikai ļaunie nacisti.
Tā, man ir vēl viens komentārs. Tad, kad šis slepkava jautājums tiks vairāk aktualizēts, izpētīts, tad mums skolotājiem arī skolā būs grūtāk, jo šajā brīdī, kad es runāju, jā, es nāku no tās vietas, kur ir gostiņi, kad es stāstu, kad mēs runājam, un tad es savos audzēkņos redzu, es viņam palīdzētu, es tiem izbēgušajiem puikām, ja tur palīdzētu, es dotu pajumti, un tā, protams, bērni ir ļoti līdzjūtīgi, bet tad, kad tiks publicēti, un daļēji mēs jau tos uzvārdus zinām, kurš tur gostiņu skolas direktors, kāda bija viņa attieksme pret ebreju iznīcināšanu, un tad, kad šie uzvārdi tiks arvien vairāk minēti, tad ir problēma, jo paudžu paudzēs kāds vēl tur dzīvo. Un, man ir tādas aizdomas, jā, ka viens cilvēks, kas tagad jau gadu desmitiem cenšas savu radinieku vainu izpirkt. Jā, ar savu pozitīvo rīcību, protams. Jā, tā kā tāda problēma arī pastāvēs. Es vienkārši no savas puses varu teikt par to, ko jūs tagad teicāt, ka tas bija viens no iemesliem, kāpēc mēs kā ebreju kopiena, piemēram, vienmēr iebildām un arī iebilstam pret tā saucamo slepkavu sarakstu publicēšanu. Jā, tad varbūt jūs atceraties pirms 3-4 gadiem bija liels skandāls ar Lietuvas autores Rūtas Vanagaites grāmatu Mūsējie. Tur teiksim tā, var ilgi runāt par to grāmatu, tur bija savas, teiksim tā, ļoti svarīgas un pozitīvas iezīmes, tā grāmata bija ļoti problemātiskas, bet galvenais, ka toreiz runāja par to, ka mums noteikti ir jāparņem Lietuvas pieredze, jo Lietuvā viena no nevalstiskajām organizācijām, viņi nopublicēja tādu sarakstu, kur bija, es neatceros, cik 1000 uzvārdu cilvēki, kas acīm redzot piedalījās holokaustā. Tad izrādījās, ka daļa to uzvārdu ir nepareizi, un savukārt kaut kādi citi uzvārdi tajā sarakstā nebija iekļauta, bet galvenais, kas nebija saprotams, kāda ir pragmātika šādai te rīcībai, ka ja jūs nopublicējat to sarakstu, ko tas mums šodien dod. Jā, un teiksim, Lietuvā viņiem bija atbilde tāda, ka teiksim, šo cilvēku vārdos mēs nesauksim ielas, tur nesauksim skolas. Tas īsti nelīdzēja, jo, kā jūs ziniet, tur vēl joprojām notiek tā lielā diskusija, teiksim, par tiem cilvēkiem, kas no vienas puses piedalījās holokaustā, bet no otras puses bija pēc tam nacionālo partizāņu līderiem bija ļoti svarīgi šeit neatkarības vai cīņā par neatkarību jau padomju okupācijas apstākļos, jā, un tur reāli nekādas pragmātikas nebija šīm te sarakstam. Jā, un tas bija viens no iemesliem, kāpēc mēs arī neuzskatām, ka vienkārši kaut kādu sarakstu kaut kur nopublicēt, tas būtu labākais variants. Es nezinu, Tīci, varbūt tev, kas būtu sakāms. Jā, tas ir, man nav, ja man būtu, ja godīgi nav padoma, kā par to runāt, jā, no kuras puses, jo tur noteikti ir daudz problēmu, vai ne, iespējamu un jau esošu, bet jā, tikai par to, ka tas ir grūti, es varu atsaukties uz Marģeru Vestermanu, ja, kurš ir teicis, ka viņš ir varējis par šo tematu runāt caur glābēju perspektīvu, ja tas ir veids. Bet kā tieši to darīt, kā tas varētu notikt, bet kaut kad ir jārunā arī par slepkavām. Ja tādā dalījumā, bez tad jūs teicāt 3, vēl ir noteikti glābēji, vai ne, vēl 4. grupa. Bet tas, ko es gribēju pieminēt, ir par bystanders. Ja. Es nesen lasīju rakstu, kur aicina par onlookers viņus saukt arī. Es nezinu, es neesmu tik, bet runa ir tieši par to, ka tā ir visatbildīga, lai jā, uzsvērtu šīs grupas atbildību, ja, ka es nezinu, vai tur ir tik liela atšķirība stāvēt blakus vai noskatīties, ja, bet tas ir liels temats, starp citu padomju gados bija darbi, kur par to rakstīja, par aizkariem, ja, par stāvēšanu, man liekas, Dzintre Ērgli vai Dagnija Zigmonte. Jā.
Jā. Jā, billē un līdzīgs motīvs ir vēl vienā darbā, jo tur bija laikam par padomju karagūstekņiem viņi priekšā aizsadza, bet bija tieši arī par holokaustu, man liekas, vai nu Dagnijai Zigmontei. Jā, bet respektīvi tā arī ir tēma latviešu kultūrā, ja es domāju, ka tikpat labi pirms slepkavām par šis temats vēl arī ir mūsdienīgs un runājams arī šodien, vai ne? Ko nozīmē iesaistīties un ko nozīmē noraudzīties.